Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas Tautas kanāla skatītāji. Jau atkal esam Ogrē un šoreiz mazliet kuplākā pulkā. Tātad ar mani kopā šodien ir bērnu mamma Anna un doktors Edgars Mednis. Ir ļoti daudz dažādu spekulāciju, dažādu neskaidrību lietā, kas attīstās vēl joprojām, un tāpēc mēs arī izstāstīsim visu to, kas ir noticis līdz šim un kas iespējams tiek plānots mūsuprāt. Es domāju, ka Anna, tu vari sākt tad vēlreiz izstāstīt. Kā lielākā daļa droši vien ir dzirdējuši, Pāriņtiesa pieņēma lēmumu atjaunot man ar vīru vecāku tiesības. Nākamajā dienā mēs devāmies uz slimnīcu, lai būtu ar bērniem. Pirms tam mēs varējām būt 1 stundu dienā. Tas bija slimnīcas lēmums, ka tikai stundu dienā, jo Pāriņtiesa nebija ierobežojusi būšanas laiku ar bērniem. Tātad slimnīca ierobežoja līdz 1 stundai. Bet līdz ar Pāriņtiesas lēmumu laiks, ko mēs varam pavadīt, ir visu laiku. Un kopš tā brīža mēs arī visu laiku esam vai nu viens vai otrs pie bērniem. Kopš 3. oktobra faktiski, jā? Jā. Izņēmums bija bēru diena, kad mēs ar vīru bijām prom, bet tā mēs mainamies, kurš tur pastāvīgi atrodas. Un šobrīd slimnīcā nenotiek ārstēšanas process, notiek monitorēšana. Sākotnēji bija ļoti stingra monitorēšana. Tad, kad manas meitenes atradās 21. nodaļā, kas ir infekcija nodaļa, tad vecāko meitu pastāvīgi turēja pie sirds monitorēšanas aparāta. Viņai bija aizliegts iet uz tualeti, viņa nekur negāja, un arī es tā dzirdēju, ka pat piecelties no gultas bija aizliegts pastaigāt gar gultas malu. Arī uz tualeti, viņai bija nolikts trauciņš, kur čurāt gultai blakus, ēdienu arī nesa gultā. Un tāda situācija tur bija visu laiku, 21. nodaļā. Pēc tam pienāca brīdis, kad manu jaunāko meitiņu teica, ka viņa arī vairs nevar staigāt. Ja līdz tam tikai vecākā meita tika monitorēta, tad jau pieslēdz arī manu jaunāko meitiņu pie monitoriem. Un tas mani ļoti, ļoti uztrauc, jo viņa ir 2-gadīgs bērns aktīvs, un ārēji nekas neliecina par slimību. Protams, viņa ir palikusi bāla, jo ārā viņa bija tikai tajā dienā, kad es viņas izņēmu no slimnīcas. Tas varbūt precizējoši jautājumi, ja, teiksim, pašsajūtā jūs nenovērojat nekādas īpašas lietas. Bērni bija kustīgi, priecīgi, darbīgi, teiksim, griboši staigāt? Protams, vecākā meita man, kurai ir tagad 8 gadi, tajā brīdī vēl bija 7, viņa bija ļoti nomākta. Tas ir pašsajūtā, to es gribu atzīmēt, ka viņa ļoti, ļoti nomākta. Bet viņa teica, protams, ka grib uz mājām katru dienu, ka grib staigāt, ka grib iet ārā, grib iet sēnēs. Jaunākā meitiņa, kā jau 2-gadīgs bērns, skraidīja, priecājās, kad mani redzēja. Un ārēji nekādas pazīmes nevar novērot par slimību. Un tādā dienā, kad jūs viņu izņēmāt, tad tur arī nenovērojat neko īpaši, ka viņām būtu aizduse vai būtu kaut kādi nespēki vai, teiksim, Nē, kaut kas tajā neparasts? dienā neviens cilvēks, es domāju, kas mūs satika, arī pa ceļam nenovēroja neko tādu. Jāsaka, ka es vairākas reizes esmu bijis slimnīcā uz šīm te pastaigām, kuras bijušas. Tagad jums ļauj iziet ārā meitenēm, ja? Pirmajā reizē abas meitenes gribēja staigāt, otrajā reizē mazā jau vairs tā kā īsti nē. Jā, tā kā labāk, acīm redzot, pilnīgi noteikti nepaliek, jā, šobrīd. Jā, bet tad es vienkārši pieķeros šai lietai, jo tad sanāk, ka vienīgais, teiksim, kritērijs, kāpēc meitenēm ir jāguļ vai visu ierobežojumu kritērijs ir tikai troponīna rādītājs. Pareizi? Uz to brīdi tas bija tikai troponīna rādītājs, cik es saprotu, cik man paskaidroja. Bet uz šo brīdi tad man jāatgriežas pie tās vietas, kur es paliku. Tātad es sāku uzdot jautājumus, kāpēc meitenes atrodas infekciju nodaļā, ja viņām ir ar sirdi problēmas.
Un uz to man īsti atbildi saprātīga nedeva. Teica, ka varot atrasties, tas nav problēma. Apmēram tā. Un tajā brīdī es ļoti sāku darboties, lai piesaistītu ārstus, kuriem es uzticos. Un sāku rakstīt slimnīcai iesniegumus. Un biju arī uzrakstījusi, ka vēlos, lai ārsti atnāk un lai kāds ar viņiem aprunājās. Un tajā dienā man atnesa tādu papīru un nostādīja fakta priekšā, vai nu mēs ejam uz kardioloģijas nodaļu, vai mēs atsakamies no ārstēšanās. Un tajā brīdī... Bet tā atteikšanās no ārstēšanās, tad atkal velk līdzi sev visas, teiksim, bāriņtiesas un visas represijas, kas pret jums jau vienreiz bija. Tā, jā, jo mēs redzējām paši savām acīm dokumentu, kas mūsu lietas materiālos nebija bāriņtiesas lietas materiālos, bet bija nosūtīts slimnīcai no Madonas bāriņtiesas, un tur ir rakstīts, ka ja mēs kaut kādā veidā traucējam terapijas procesu vai vispār jebkam nepiekrītam būtībā, tad slimnīcai pienākums ziņot bāriņtiesai uzreiz. Tajā brīdī es to vēl nezināju, jo es to papīru nebiju redzējusi, bet tajā brīdī es vēlējos ļoti neatkarīgu ārstu konsultācijas, lai viņi parunājās ar ārstējošo ārstu, lai viņi ierauga tos bērnus un dot savu slēdzienu. Jo uz to brīdi man nebija pieņemama tā bezkustīgā bērnu turēšana bezkustīgā pozīcijā, un es arī daudz prasīju ārstiem vai par muskuļu atrofēšanos. Arī sirds ir muskulis, es to saprotu, un vispār, vai tas, kā tas ietekmē pats par sevi veselību, kad tādā veidā tur bērnus. Un tobrīd mani neuzklausīja, un es uzstādīju prasību, ka es gribu vispirms, lai ārsti parunā, izdiskutē savā starpā, un tad mēs pieņemsim lēmumu par to, kur turpmāk atrasties slimnīcā, jo man jau bija pateikts iepriekš, ka tam nav nozīmes īpaši. Tāpēc mēs atradāmies infektoloģijas nodaļā, nevis kardioloģijas, jo tam, kāpēc tad mēs tur atradāmies, jautājums. Jā, bet tad jau sanāk, ka ārsti tomēr tevi ir ieklausījušies, jo tu no sākuma teici, ka infektoloģijā, kāpēc infektoloģijā ir problēmas ar sirdi, un pēc tam viņi laikam sadzirdēja un pārveda jūs uz kardioloģiju. Tas ir, protams, sarkans. Redz, tur ir arī labas lietas, protams, notiekās. Jā, teiksim, tu saki pārved uz kardioloģiju, jā, tas ir ļoti pareizs lēmums, un tur ar to viss ir kārtībā. Ir nodrošināta beidzot fizioterapija. Jā, cik es saprotu, nāk fizioterapeiti, nāk tur, teiksim, meitenēm tās kājiņas vingrināt un masēt. Superīgi, tā ir ļoti laba lieta. Jā. Paldies slimnīcai par šo iespēju un par pretīm nākšanu arī šajā jautājumā. Jā. Lai gan, piedod, bet man jau kā no laukiem cilvēkam šķiet, ka tas būtu tikai normāli, ja redzot, ka meitenēm ir problēmas, teiksim, tas fizioterapeits ir vajadzīgs, ka viņiem nav jāpasaka priekšā, ka viņi ir jādara. Zini, es tev pielabošu, kad pat nevis redzot, nav jāredz. Ja es zinu to, kad es nolieku bērnu gulēt, vai, teiksim, arī pieauguši cilvēku gulēt, jo muskulis, tāpat kā kauls, viņš attīstās tādā brīdī, jā, teiksim, tad, kad viņš tiek slogots. Jā. Tā ir normāla fizioloģija, tā ir ābec. To neviens tā kā nevar apstrīdēt. Jā, tad, ja es zinu, ka tam bērnam ir jāguļ, es paralēli viņam nodrošinu fizioterapiju. Ja? Vai vismaz masāžu. Jā, labi, ja tas ir miokardīts, ja mēs baidāmies viņu kustināt, ka tur kaut kas tur nenotiek. Jā, labi, mēs varam būt diezgan bailīgi, bet vismaz masāžas, vismaz tās kājiņas izmasēt, tos muskulīšus kaut kādā veidā aktivizēt. Jā, likt viņam strādāt. Jā? Fizioterapeits gan tika nodrošināts tikai pēc iesnieguma. Tas nebija tā, ka slimnīca nodrošināja fizioterapeitu. Es uzrakstīju iesniegumu un oficiāli iesniedzu, un slimnīca nodrošināja fizioterapeitu. Bet runājot par pāriešanu no nodaļā uz nodaļu, to sākotnēji mani tas biedēja, jo man tika pateikts, ka tur 24/7 notiks ļoti stingrs monitorings meitenēm abām. Un tāpēc es ļoti uzstāju to, lai vispirms ārsti runāju tieši par to mastkustīguma jautājumu, ļoti tajā brīdī uztraucos. Un tobrīd man tika nolikts papīrs priekšā, atteikšanās no ārstēšanās. Un es mēģināju skaidrot, ka es neatsakos no ārstēšanās, bet es gribu dzirdēt citu neatkarīgu ārstu viedokli un tad pieņemt lēmumu, kur un kā mums būt.
Un tad slimnīcas juriste teica, ka mēs ieslēdzam citu mehānismu, tātad saucam 2 lieciniekus, ka jūs atsakaties no ārstēšanās un ziņojam bāriņtiesai. Un tajā brīdī es, protams, pieņēmu lēmumu pāriet uz kardioloģijas nodaļu, un tas bija pareizs lēmums. Jā, faktiski tā ir tāda rupja šantāža. Tas ir tā kā, nu, jūs krutajos 90-tajos, ja? Nu, gandrīz, ja? Nu, kur ir, teiksim, ir mafijas boss, ja, teiksim, un viņš visu rīko. Ja? Un tu dari pret savu gribu, jebko, ja, teiksim, to, ko tev pasaka. Labi, ka gludekli uz vēdera neliek karstu vēl. Pagaidām. Šobrīd tātad meitenes atrodas kardioloģijas nodaļā. Ārstēšana vēl joprojām nenotiek, to man ir teikuši vairāki ārsti, ka ārstēšana nenotiek. Zāles nekādas netiek dotas, notiek novērošana. Gribu piebilst to, ka tā vismaz palāta ir plaša, varo labi meitenes, un tagad arī atļauj izstumt ārā ar invalīdu ratiņiem viņas pastaigāt. Un šobrīd tādā ziņā apstākļi ir uzlabojušies, bet bērni ir ļoti... Mana vecākā meita ir tik ļoti nomākta, ka viņai pat asins analīzes vairs nevar paņemt normāli, jo pēdējo reizi, kad ņēma asins analīzes, to gandrīz nebija iespējams izdarīt. Viņai vairākas reizes dūra un asinis netecēja, un tad pielietoja smieklu gāzi, un arī tas īsti vairs nepalīdzēja. Jo tajā laikā, kad es biju izolēta, kad mans dēliņš vēl bija dzīvs, tajā laikā asins analīzes gandrīz katru dienu tika ņemtas 12., 13. septembrī un tā tālāk. Un tas notika 6:30 no rīta, un es saprotu, ka manas meitiņas, viņām nebija ļauts normāli izgulēties pat tajā brīdī. Tāpēc, ka pirmais, ko bērns no rīta uzrauc no miega, saskarās, ka viņam tādas procedūras tiek darītas. Sāpīgas procedūras. Briesmīgas procedūras, ņemot vērā, ka vecākajai meitai vairāk kā 20 reizes tika ievadīts muskuļos serums. 20 dūrieni. Vairāk, tāpēc, ka tur ir vēl 3 testa dūrieni pirms tam. Un viņa šobrīd baidās pilnīgi no visas slimnīcā. Pilnīgi no jebkuras pat nesāpīgas procedūras. Viņa ir tādā stresā, ka es domāju, ka tur... Bet faktiski tad tās iznāk tā, ka, jo redz, mēs jau visi zinām, ka troponīns, pirmkārt, viņš ir kritērijs kaut kādā pašā sākumā tikai, ja? Un jau pēc mēneša troponīns pārstāja būt it kā kritērijs, teiksim, sirds muskuļu bojājuma. Un troponīns reaģē arī uz stresu. Tas ir skaidrs, jo tas arī bija redzams analīzēs, ja, teiksim, 19. troponīns bija abām meitenēm stipri zems, ja, teiksim, un tad 20. no rīta, tā kā viņām pēc šitiem visiem pārdzīvojumiem paņēma, tur, kur atņēma, tur, kur ieradās policija ar ātro palīdzību, ar visām bākugunīm, ar visu, ja, tur, kur teiksim, vecākus, teiksim, apcietināja un ievietoja policijas auto, atņēma, respektīvi, nepietiek ar to, ka bērniem ir nomiris brālītis, ja, teiksim, viņus vēl vecākus viņiem atņem, ja, ar policiju atņem, un viņus iesloga bērnslimnīcā. Ja, troponīna līmenis to apliecināja, ja, teiksim, viņš daudzkāršojās. Ja, pēc tam tas stresa līmenis, tā ir milzīga trauma, tā, manuprāt. Ja, es varbūt neesmu, teiksim, ne psihologs, es neesmu arī kardiologs, ja, bet es esmu pediatrs. Man tomēr ir kaut elementāra zināšanas medicīnā. Ja. Laikam jau ir. Es nezinu, varbūt drusceņi, bet katrā ziņā tā ir milzīga trauma, jo mamma bērnam ir pirmais cilvēks. Svarīgāk cilvēku par mammu bērnam nav. Un ja mammu apcietina uniformēti vīri, ja, bērnus apcietina halātos un uniformētas tantes, ja? Tātad, kas notiek? Bērnam ir vienkārši panika. Ja? Kā tas bērns jūtās? Par to, manuprāt, nedomā ne profesora Zavacka, ne teiksim, slimnīcas administrācija,
Nē, doktors, tas, kas ārstē šobrīd, ārstēja pagājušajā nedēļā, pēc tam ārsti mainās, ja, cik es saprotu, vienu nedēļu viens, otru nedēļu otrs, ja, teiksim, no Dievs, lai viņi nodrošina kaut kādu pēctecību tam visam, ja, procesam. Bet neviens par to nedomā. Ja. Jautājums ir faktiski tikai viens. Kas šobrīd tur notiek? Kas ir tas, vai, teiksim, kā vārdā terciārās aprūpes slimnīca, kas ir augstākās raudas slimnīca mūsu valstī, kur gulta diena maksā ļoti, ļoti daudz. Jā, es nezinu precīzi skaitļus, bet, terciārās aprūpes un kardioloģijas nodaļas gultas diena maksā daudz. Ja? Tātad, kāpēc ir jātērē šāds resurs? Ja? Kā vārdā šo visu, šo pilnīgi visu, tos, kas ir rakstīts koncīlijas slēdzienā, kur bija 14 ārsti sanāca uz koncīliju. Ja? Pēc tam, kad mūsu 3 lauka ārsts izmet no nodaļas, palūdz aiziet, varbūt ar apsardzi, ja, palūdz aiziet, ja, bet paldies, ka mūs novērtēja, ja, bet pēc tam bija 14 ārstu koncīlijas, tāpēc, ka 14 ir vairāk laikam nekā 3 lauku, ja, teiksim, ārsti, tā, bet un rekomendācijas, es rekomendācijas izlasīju, es neredzu nevienu rekomendāciju. Tā kā nevienu, izņemot varbūt magnētisko rezonanci, bet to arī var izdarīt ambulatori. Visas pārējās var izdarīt ambulatori. Mājas apstākļos, kur bērniem ir mazāk stress, kur vecākiem ir mazāk stress, kur viņiem ir brīvs režīms, kur viņi var pārvietoties iespēju robežās, kur viņus var apciemot tuvinieki un draugi, kur ir pavisam normāla sadzīve. Ja? Labi varbūt, ka tas nav pareizi vest uz laukiem, bet noīrēt dzīvokli Rīgā un tur uzturēt bērnus, lai ir tūmā bērnu slimnīca, ja gadījumā kas, lai ir tūmā NMPD, ja gadījumā kas. Ja? Tad mēs šobrīd faktiski cīnamies ar sekām, ar sekām tam, kas ir noticis pirms tam, lai kas tur arī būtu bijis. Ja, bet cik tad ilgi, un es gribētu arī, tīri profesionāli jautājumi. Man nebija iespēja uzdot šo doktoru Sīlim, ja, kas bija uz to brīdi ārstējušais ārsts, tāpēc, ka mums administrācija neļāva sarunāties, ja, jo mēs esam nepiederošas personas. Tomēr gribētu uzdot, kāds ir plāns? Cik ilgi bērni tiks turēti slimnīcā? Un kāpēc? Medicīnisku, profesionālu pamatojumu tam. Tas, ka tur var būt kaut kas ir jau uz jebkurā brīdī. Bet medicīnisks pamatojums šai manipulācijai ar vecākiem un bērniem. Gribēju teikt, ka tieši tāpēc man bija vajadzīgs dzirdēt neatkarīgu ārstu viedokli, jo es neesmu izglītota medicīnā un speciāli mācījusies vairākus tam gadus. Bet man visa šī situācija sāka ļoti, ļoti aizdomīga palikt, jo, būsim godīgi, mani bērni, īpaši meitenes, tika uz slimnīcu aizvestas ar tikko es pamanīju pazīmes. Un tātad laicīgi saņēma serumu, pat pēc viņu kritērijiem laicīgi saņēma serumu. Un viņas tika aizvestas bez sirds problēmām. Un laika gaitā arī troponīna līmeņi rāda, ka viņi cēlās tur esot. Protams, pēc bērnu atņemšanas 21. septembrī Meju Hadai bija zem 4000 troponīna līmenis. Savukārt mazajai meitiņai viņš īpaši pat nemainījās. Viņa nesaprata, kas notiek. Šobrīd mazajai meitiņai viņš pieaug. Un kā es varu mierīgi noskatīties uz to situāciju, ka bērniem tur paliek sliktāk. Un man bija vajadzīga ārsta konsultācija. Man vairākas reizes skaidroja tiešām, kāpēc mums ir jāpaliek. Bet tas, ko es sadzirdēju, ka var pēkšņi kaut kas ar sirdi notikt, un tas arī dokumentos rakstīts, ka pēkšņi ar sirdi kaut kas notikt. Cik es sapratu no tā, ko man skaidroja, ir pārsitieni,
bet man teica, ka tas var būt arī pilnīgi normāli. Parādījās arī īslaicīgi ritma traucējumi, kādā no Holtera monitorēšanas reizēm īslaicīgi. Un šobrīd slimnīca gaida, kad parādīsies pietiekoši stipri traucējumi, lai varētu sākt pielietot pietiekoši stipras zāles ritma regulēšanai. Tas ir tas, ko es izsecināju no tā, ko man teica. Pirms mēs ejam tālāk, es vienkārši par to, Edgar, ko tu stāstīji, man neliek mieru jautājums, vai tas tavuprāt ir normāli, ka katru nedēļu mainās ārstējošais ārsts, vai tas nav veids, kā izvairīties no kaut kādas atbildības uzņemšanās? Jo, manuprāt, normāli būtu, kad ir viens ārsts, kurš ir pilnībā atbildīgs, kurš pārzina situāciju, jā, un viņš arī noved šo ārstēšanu līdz, cerams, sekmīgam iznākumam. Nu, redz, varbūt, ka tā informācija, kas ir man, varbūt, ka viņa nav patiesa. Bet tas sākās kaut kādus vairākus gadus atpakaļ, vēl pirms Covid, man liekas, ka nu jau kaut kādu gadu 7, 8 vai 10 ir, ja? Ka tas bija korupcijas apkārošanas plāns. Nu, tu taču zini, kad teiksim, ja tev ārstē viens dakters, tu viņam grib pateikties. Jo tās ārsta algas, nu, vismaz 10 gadu atpakaļ, viņas nebija nekādas dižās, ja? Nu, tad, lai šo izskaustu, lai tu nezinātu, kuram iedot, tad uzņem viens, ārstē otrs, izraksta trešais, ja, teiksim, tu pie izrakstīšanās nevar dakteriem pateicību iedot. Bet tad vai nav tā, ka dod visiem? No acīm redzot, dod, bet mazāk, jā. Varbūt, ka nevar visiem iedot. Bet redz, bet manuprāt, tas ir galēji nepareizi, jo, teiksim, es nesaprotu šo. Varbūt, ka slimnīcā ir savādāks, teiksim, kritēriji un savādāks sapratni, bet es to nesaprotu, jo, teiksim, es savus pacientus, tie, kas ir mani pacienti, es viņus gribu redzēt no līdzi. Man nedara to, labi, es esmu slims vai, teiksim, es esmu, izbraucis kaut kur, mani kolēģi, ja? Kas aizvieto. Bet, ja es esmu pie labas veselības un uz vietas, es tomēr viņus gribu redzēt. Loģiski, jā. Ja? Tā nav reanimācija, kur, teiksim, vai, teiksim, ātrā palīdzība, kur tu aizbrauc uz vizīti, teiksim, palīdz pacientam, teiksim, glāb viņu dzīvību un visu, un tu viņu redz pirmo un pēdējo reizi. Ja? Tā ir ilgstoša ārstēšana, un, manuprāt, tur būtu jābūt vienam ārstam. Jā. Tas būtu normāli, manuprāt. Un tad mēs nonāksim līdz tam brīdim, kad jūs, kā jau teicu, lauku ārstus nepielaidu uz šīm te sarunām. Cik bija mēģinājumi, cik bija iesniegumi Anna tika uzrakstīti par šo tikšanos? Tieši par šo konkrēti pēdējo. Bet vispār, cik tu reizes mēģināji uzrakstīt? Šķiet, ka es rakstīju 3 reizes iesniegumus. 3 reizes, tas bija 3. reize, bija vispamatīgāk noformulētā, jo mēs gājām ar tiesu izpildi. Juristam arī ir jābūt pie viena, tā, lai nodrošinātu sarunu starp saviem ārstiem un slimnīcas ārstiem, kuriem tu uzticies un ārstiem, kuriem nepārāk, tev jābūt juristu izglītībai, ja? Diez vai man tas palīdzētu šajā situācijā, jo, cik es sapratu pēdējo reizi, tātad mēs bijām visu izdarījuši no likumiskā viedokļa un juridiskā viedokļa nevainojami. Bija uzrakstīta slimnīcai vēstulība iesniegums, kurā laikā, cikos mēs nāksim, ka mēs nāksim ar zvērinātu tiesu izpildītāju kopā. Tiešām gājām ar zvērinātu tiesu izpildītāju fakta fiksēšanai. Jo cik man ir paskaidrots no juridiskā viedokļa, tad likums pārēdz man tādas tiesības pieaicināt savus konsultantus un pilnvarot viņus. Gan iepazīties ar dokumentiem, kas uz to brīdi nebija vēl iespējams. Es ļoti gribēju redzēt oriģinālās ordinācijas lapas. Un tajā brīdī, kad es saņēmu no administrācijas atbildi, kad man jārunā ar ārstējošo ārstu, mēs devāmies uz kardioloģijas nodaļu kopā ar ārstiem un zvērinātu tiesu izpildītāju, lai runātu ar ārstējošo ārstu. Diemžēl šī saruna nebija iespējama, jo iejaucās gan no slimnīcas juridiskais pārstāvis, gan sabiedrisko attiecību konsultante, gan arī klīnikas vadītāja. Un arī tajā brīdī, kad palūdza zvērināta tiesa izpildītāju pārtraukt audio ierakstu un atstāt telpu, un arī ārstus, ko es pieaicināju situācijas novērtēšanai, tātad viņi tika visi izraidīti ārā, un es paliku viena ar
tiem cilvēkiem kabinetā un lai pārunātu tomēr jautājumu, ka es vēlos tomēr, lai ārstiem būtu ar ārstu kādu iespēju parunāt. Vienkārši ārstniecības personālu. Un tajā brīdī man tomēr klīnikas vadītāji parādīja oriģinālo ordinācijas lapu uz visu brītiņu. Un es redzēju, ka tas nav tas pats dokuments, kas man ir uz rokām. Jo varbūt tur tās devas ir tādas pašas, bet viņiem tā tad ir uztaisīta sistēma. Pirmkārt, kā ārstējošais ārsts nevar piekļūt pie visiem dokumentiem, arī tām ordinācijas lapām, kas bija no 21. nodaļas. Jo tagad mani bērni atrodas kardioloģijas nodaļā. Tas ir augstākai vadībai tikai pieejams. Otrkārt, ja viņi man grib to lapu drukātā veidā izdrukāt, viņi uzspiež drukāt un viņi automātiski pārveidojās, un es vairs tur neredzu precīzi mililitrus. Izskatās tas savādāk, viņa tiek ģeneralizēta, ja varētu tā pateikt. Tātad tā pati sistēma par sevi ir tāda, ka ja es viņu neredzu elektroniski tajā brīdī, un ko man var parādīt ļoti mazs sloks cilvēku, tad es vienkārši neredzu, kādā veidā, es redzu izdrukātu versiju, kas izskatās savādāk. Un tajā brīdī, protams, man smadzenēs nav kalkulators, nevaru sarēķināt ļoti ātri, vai tas viss apvienojās precīzi, bet pieņemsim, ka tāpat ir, bet ja mēs runājam par ārstniecības procesu, katram sīkumam ir ļoti liela nozīme, un tas ir jāredz. Tur nevar vienkārši kaut kādu kopsavilkumu uztaisīt no tās lapas un pateikt, ka tas ir oriģināls. Un ārstiem ir īpaši, ja viņus nepielaiž pie bērniem, ir ļoti svarīgs katrs sīkums redzēt, lai viņi varētu viedokli pamatotu paust. Jā. Edgar, kāda bija sajūta, kad neielaida pat aprunāties ar ārstēju? Tur bija diezgan jautri. Mūs iedzina ārā, un tad atnāca divas nopietnas dakteris. Mēs stāvējām pie durvīm, pie kabineta durvīm. Atnāca divas nopietnas dakteris un teica, ka šeit ir nodaļa. Nodaļa tādiem lieliem burtiem. Un, ka mums ir jāsaprot, ka tagad ir vīrusu sezona un kad mums palūdz aiziet, tur tālāk. Es tagad domāju, cik mums tāds sūtīs tagad, vai mums jāiet pagalmā ārā vai kā. Izrādās, te jāiet 2 metri tālāk vai 3 metri tālāk uz krēsliem jāapsēžās. Un tā, ka mēs tur apsēdāmies, tad mēs nebijām bīstami. Tad mēs nebijām nodaļā. Bet redz, un tad mēs tur sēžam, runājam, skatot kaut kāds vīriņš blakus sēž, ja, tāds tā kā sēž, tā kā neko, tā kā urbina deguna, tā kā skatās riņķī, ja. Skatos, security ir rakstīts uz krūtīm virsū, izrādās apsargi mums ir pieaicinājuši, un tā kā mēs gājām prom pa durīm ārā, viņš pa otrām izšmauca, ātri, izšmauca un aizskrēja, ja. Tā kā laikam ziņot, ja, ka visi mierīgi. Ja? Bet redz, teiksim, tas ir tas, ko es teicu, es faktiski vienu lietu arī teicu slimnīcas juristam un administrācijas pārstāvjiem, kas bija klāt toreiz, un dakteris Sīldīm, kas bija klāt, ka pirmais un galvenais cilvēks, jebkurā ārstēšanas procesā, pilnīgi jebkurā, ir kurš? Ko tev šķiet? Pacients. Pacients nosaka visu. Ja? Pie kā ārstēsies, ar kādu metodi ārstēsies, kur ārstēsies, ja, un kas viņu ārstēs. Tad šai gadījumā jūs faktiski, tas viss tiek ignorēts, pacienta aizbildņi ir vecāki, viņi arī tiek ignorēti, ja, tad viņi būtu tie, kuriem būtu jāpieņem tas lēmums. Tieši tā. Ārstēties un tā tālāk, tas tiek absolūti ignorēts, aizbildinoties ar to, ka viss ir ļoti slikti meitenēm, tāpat laikā, kaut kā tas tā kā nav nekur redzams. Izņemot viņu dokumentos, jā. Holtera monitorā varbūt tas ir redzams, bet es neesmu pietiekuši kompetenta par to spriest. Jā, man vajag... Tos tur vienkārši iekšā nelaiž, jā. Tāds absurds situācija. Jo tieši tāpēc ir nepieciešama ārstu diskusija, ārstam ar ārstu. Jo redz, mēs jau negājām ar karu, ja, teiksim, mēs negājām kaut ko savu pierādīt. Ja, mēs gājām vienkārši aprunāties, mēs gājām vienkārši apskatīt pacientu, ja, pēc māmas lūguma. Ne jau mēs paši lauzāmies iekšā, mums bija vecāku lūgums, pacienta lūgums apskatīt. Ja. Tad, kur ir problēma? Ja tur nekas slēpjams nav, tad kur ir problēma?
Ja? Teiksim, ja man kāds, teiksim, atnāk, nu, teiksim, ir man pacients, ja, teiksim, un saka, paklau, reku, man ir otrs dakteris, kas arī grib paskatīties, Jā. un man ir tādi vairāk, teiksim, nu, kur, nu, tur zina, kad pacients, teiksim, viņš konsultējas pie viena, pie otra, pie trešā, teiksim, staigā riņķī, ja. Ļoti labi, lai viņš staigā, lai viņš formulē savu viedokli. Pats, bet lai tikai viņš klausa vienam. Ja? Vienam. Nevis visiem, un teiksim, izvēl kaut kādu kvadrātsāku no tā visa, bet viņiem ir tiesības konsultēties pie jebkā. Man nav, es nevienam neesmu aizliedzis kaut kur iet, kaut kur konsultēties. Ja, teiksim, atnāk bērns ar bronhiālo astmu, viņš grib iet pie, nu, teiksim, labākajiem kolēģiem bērnu slimnīcā konsultēties, teiksim, no viņu puses, ko viņi iesaka. Superīgi, ejiet konsultēties. Man taču ir tikai labāk, jo es zinu vēl vienu viedokli. Ja, teiksim, es pats esmu sūtījis pie loriem, ja, kāpēc nē? Nu, pie klasiskiem loriem sūtīs, ja? Bērnu slimnīcas loriem. Kolosāli, lai tā iet un konsultējās. Ja? Mēs dabūnam pilnīgāku bildi, jo vairāk, teiksim, dakteri apskat, ja vecāki to vēlās, mēs dabūnam pilnīgāku bildi par konkrēto slimības gaitu. Un tas ir tikai pozitīvi, tas ir tikai pacienta interesēs. Man šķiet, ka tur ir pavisam vienkārši skaidrojums. Greizsirdība. Tas ir homeopātisks simptoms. Jā, tas, protams, joki jokiem, bet tā vietā, lai uzklausītu tātad šos te vecāku ārstus ieteiktos un tos, kuriem viņiem uzticās, viņi sasauca konsīliju. 14 ārstu sastāvā, no kuriem neviens uzvārds nav zināms. Izņemot viens ir. Jā. Mani iepazīstināja ātri ar 14. Jā, tev bija visu atcerēties, jā, protams. Nu, teiksim tā, pusies atceros. Visi tur nebija ārsti, tur bija 3 rezidenti, nu, samazinam, bet tur bija ļoti augstas slimnīcas amatpersonas, klīniku vadītāji, profesori, cik es atceros. Un, Zavadska nebija? Zavadska nebija, nē. Nē, nu redz, es domāju, ka šobrīd tā ideja ir pavisam cita. Ir runa, teiksim, jebkurā ārstēšanas procesā ir jābūt uzticībai. Tas ir viss pamatā. Es saprotu, ka vecākiem tā uzticība ir zudusi pret slimnīcu. Ja? Tātad jautājums, kā to atgūt? Un vai tas ir šobrīd izdarāms? Un vai šī neuzticība nekaitē pašiem bērniem? Nu, kā Bāriņties teica, labi zina to teicienu, ja? Bērnu vislabākajās interesēs. Vai tas tiešām ir bērnu vislabākajās interesēs? Ja? Par to ir jādomā. Un vēl viena lieta, redz, šis faktiski ir tāds ļoti bīstams punkts šobrīd, ja, teiksim, bet bīstams punkts tā globāli runājot, jo, redz, informācijas trūkst, viedokli no malas neviens neatļauj ne paust, teiksim, ne arī uzzināt precīzāk, ja, teiksim, lai tas viedoklis varētu būt pamatotāks, ja tu zini, teiksim, represijas pret mani ir, nu, tur diezgan daudz, ja, sākot ar ārstbiedrību, ar policiju beidzot un nu tā. Tā policija arī bijusi? Nē, man ir, nu, iesniegums policija, taču ir bērnu slimnīca kraftī, man bija jārāk paskaidrojums par to. Ja, un redz, teiksim, faktiski bērnu slimnīca ir uzņēmusies to lomu, kas viņiem nav jāuzņem. To es jau vairāk kārt teicis. Bet tas ir bīstami. Bīstami vienā ziņā, jo uzticība bērnu slimnīcai ar to krītās. Ar katru šādu gadījumu uzticība lēnā garā krītās. Man jau ir cilvēki, kas man zvana, jautā, paklau, nu, reiz, kur teikt, problēma ir tāda un tāda, ja, bet ko darīt, jo bērnu slimnīcā nokļūt negribās. Ja? Un tas nozīmē to, ka mēs iespējams sagaidīsim, nu redz, sagaidījām, ka iespējams mēs sagaidīsim ielaistu bērnu slimību vilni. Tāpēc, ka baidoties no represijām, vecāki nevedīs savus bērnus uz bērnu slimnīcu. Un alternatīvas šeit nav. Teiksim, nav mums nevienas, teiksim, bērnu nodaļas, nu, tādas, nu, augstākā līmeņa bērnu nodaļas Latvijā. Ja, tā ir bērnu slimnīca. Ja, un šeit ir tas ir ļoti būtisks punkts atgūt šo uzticību. Jo bez uzticības te nekas nebūs.
Un mēs tikai pasliktināsim gan šo bērnu stāvokli, gan pasliktināsim arī citu bērnu stāvokli, citu iespējamo pacientu stāvokli. Jā. Nu, ko lai saka, vēl daži jautājumi, kas ir radušies vienkārši lasot komentārus, gan tam, ko rakstu Edgars Mednis, gan Žegurs ārsts, jā. Kādēļ tad bērnus principā nevar pārvest uz citu slimnīcu ārstēties kaut kur ārzemēs? Mēs atbildi zinām, bet varbūt mēs pastāstam to atbildi arī skatītājiem, jā. Tātad šobrīd pret mani ir ierosināts krimināla process uz melīgiem. Par nerūpēšanos par bērniem. Uz melīgiem apgalvojumiem. Tie ir divi galvenie punkti. Pirmkārt, ka mēs aizgājām no slimnīcas neparakstot atteikšanos. Sociālajos tīklos, es ceru, var redzēt, ka tas tā nebija. Un tiešām tas tā nebija. Es paņēmu bērnus un aizgāju no slimnīcas, bet vīrs tika aizturēts un diezgan uz ilgu laiku. Un viņš pašrocīgi uzrakstīja beigās atteikumu, jo viņam to pieprasīto dokumentu nenesa, ne uz viņa pieprasījumu, ne arī uz policista pieprasījumu, kurš arī tika izsaukts jau tajā brīdī. Atgriežamies pie tā, ka pēc nevar aizvest uz citu kliniku ārzemēs. Jā. Par kriminālu procesu vairāk. Nu, tieši tāpēc nevar aizvest uz citu kliniku ārzemēs, ka mums ir krimināla process. Un, ir aizliegums izbraukt no valsts. Un otrs, protams, ka nevienu citu ar bērniem šobrīd tīri pašu viņu psiholoģiskās veselības dēļ nedrīkst vest. Nu, neviens nevar. Nē, nu tas nebūtu, tas galīgi nebūtu. Pilnvarotu, jā, pieņemsim. Tas galīgi nebūtu vēlams, nav tāpēc, ka atņemt bērniem vēlreiz vecāks uz ilgāku laiku un atkal ielikt slimnīcā kaut kur citur, tas ir, to nevar darīt. Es jau to esmu teikusi, ka 2 reizes viņi to neizturētu. Tas vienkārši nedrīkst notikt. Respektīvi, bērni ir jāpārved, ja bērnu pārved uz citu kliniku, viņi ir jāpārved kopā ar vecākiem. Un tikai un vienīgi. Jā, tā kā faktiski, teiksim, varbūt aicinājums arī policijai, šo jautājumu atrisināt. Jā, atrisināt par labu vecākiem un noņemt viņiem šo aizliegumu izbraukt no valsts. Tas ir bērnu labā. Tas ir bērnu labā. Labākajās interesēs. Labākajās interesēs, jā. Teikt, jā. Un, jā, mēs laikam arī vēl neizrunājām vēl vienu lietu, kāds tad ir šis koncīlijas slēdziens, kur mēs tad laikam parādīsim arī tad uz ekrāna, jā. Koncīlijas slēdziens īsumā ir turēt bērnus stacionārā, gaidīt, un ja viņiem sākās nopietna aritmija, tad pielietot stipras zāles, protams, veikt ar kontrastvielām nervu pārbaudes, arī galvas smadzeņu pārbaudes, kas mani ļoti uztrauc. Un kā pēdējais punkts, kas principā ir visam šim pamatā, kā es to redzu jau no paša sākuma bijis, ir par vakcinēšanos. Pret difteriju vai vispār? Vispār. Atbilstoši Latvijas vakcinācijas kalendāram. Bet cik difterija nav potēta, tad pirmais ir difterija. Jā, pēc difterijas. Tas Edgar, ko es gribu, lai tu paskatītu par šo plānu, pasaki savu. Zini kā, es biju tikko kolosālā pasākumā, ko vadīja profesora Zavēcka, un bija arī video no to, kur dr. Žēgurs uzstājās, un viņam bija faktiski viens jautājums, ja, kā ir ar interešu konfliktu, tas nekur netiek ziņots, ja, teiksim, netiek arī nekāda atruna par to dot. Un piecēlās zāļu ražotāju pārstāvs Latvijā. Man liekas, ka viņš bija vadītājs pārstāvniecības, jā, teiksim, un diezgan rupi apgājās pret dr. Žēguru. Jā, tad tas rada jautājums uzreiz. Kāpēc tas tā? Es esmu uzrakstījis arī zāļu, teiksim, SIFA, viņu saucās zāļu, teiksim, farmaceitisku uzņēmumu apvienībai, aliansei, kā viņi tur ir, jā. Ētikas komisijai iesniegumu, ja, lai izvērtē, vai tas bija ētiski, kā viņš izrīkojās, ja nē. Ja, viņi solījās šo izvērtēt. Bet jautājums ir par, un es par to, kāpēc es to stāstu, ja, par to, ka vakcinēt pēc bērnu slimnīcas ieskata. Vakcinēt drīkst jebkādā agregāta stāvoklī ar jebkuru daudzumu vakcīnām. Ja, man ir... Es esmu nofotografējis, es esmu pārkāpis to, ka nedrīkst filmēt, kas gan nefilmē, es nofotografēju, ja? Tad tur nebija teikt, ka fotografēt nedrīkst. Pāris teiksim, tās slīdītas, ja? No prezentācijām, ja? Īstenībā mati ceļā stāvs.
Ja, teiksim, ja bērns saņem tikko viņam ir akūts mandeļu iekaisums, viņš ir saņēmis 5 dienas antibiotikas, ja, vakcinācija ir jāveic. Nevis viņu drīkst, bet viņa ir jāveic. Kāpēc? Pēc tam nekavējoties. Ja? Ja bērns ir pārslimojis, mēs taču zinām to, tā taču ir arī elementāra fizioloģija. Ja? Atkāpjoties no visiem priekšrakstiem, no visām vadlīnijām, tā ir elementāra fizioloģija. To mums mācīja, man liekas, kad ap vidu kaut kur, ja? Medicīnas akadēmijā. Man jūk vienkārši terminoloģija, jo es iestājos medicīnas institūtā, mācījos medicīnas akadēmijā un pabeidzu medicīnas akadēmiju, un tagad viņi ir RSU. Ja? To mums mācīja diezgan pamatīgi, ja? Teiksim, ka ja bērns ir slims vai cilvēks ir slims, viņa imūnsistēma tiek noslogota, ja? Cīņā ar iespējamo, teiksim, iebrucēju. Ja? Teiksim, vienalga, kas tas būtu. Tas būtu puņas parastais, vai tas būtu, teiksim, kaut kas no klēpiem, vai tas ir, teiksim, difterija, vai tas ir jebkas. Ja? Tātad imūnsistēma strādā. Pēc tam mēs zinām to, ka, teiksim, pret difteriju, vismaz tā ir rakstīts grāmatās, varbūt arī bērnu slimnīca zina labāk, bet pret difteriju veidojās, pēc pārslimos difterijas veidojās uz mūža imunitāte. Ja? Tad, cik es redzēju, cik es zinu dokumentus, nevienam no bērniem, no visiem 3, ja, nav noteikts antivīles uz difteriju. Ja? Tātad jautājums, kāpēc? Un kas ir tas, ko mēs šobrīd vakcinējot gribam panākt? Mums ir miokardīts, mums ir it kā pārslimot difteriju, pie kā bērns slimnīca turās pie šīs diagnozes. Tad, ja difterija ir pārslimot, tad pret difteriju tā kā nevajadzētu vakcinēt. Vismaz man tā šķiet, man no laukiem. Ja? Tad ir jābūt imunitātei uz mūžu. Ja? Teiksim, ja tā ir sevišķi smaga difterija. Ja? Un ja ir tā smaga difterija, ja šobrīd ir komplikācijas, tad kāpēc mums ir jāslogo šī imūnsistēma, kas šobrīd strādā, kāpēc mums ir jāslogo šis organisms, kas tā cīnās ar sirds iekaisumu? Sirds mums ir viena. Mums nav 2, 3 un 4. Un, teiksim, sirds transplantācija nemaz tik vienkārši nav veikta. Tad mums tā sirsniņa ir jāsaudzē bērnam. Ja? Difterijas vakcīna, tā kompleksā vakcīna, kas ir difterijas, tingumkurām un tā tālāk, ir spēcīgs neirotoksīns. To arī nevar apstrīdēt. Tas ir neirotoksīns, kas bojā nervu šķiedras, nervu audus un smadzenes. Ja, tad, ja slimnīca domā, viņi, teiksim, tagad pieprasa magnētisko rezonanci ar kontrastvielu smadzenēm, tad viņi domā par smadzeņu un nervu bojājumiem no difterijas toksīna. Bet drīkst ievadīt difterijas vakcīnu, kas ir neirotoksīns. Ja? Tad, kurš ir iedevis, kurš lūdzu? Varbūt jautājums ir profesorai Zavēckai. Teiksim, un jautājums ir arī ārstējušam dakterim, kas ir šonedēļ laikam ir dakteris Sijus, nākamnedēļ būs kāds cits. Vai kāds lūdzu ir iedevis anotāciju no šīs vakcīnas mammai Annai izlasīt. Lai mamma var iepazīties, vai tētim varbūt. Varbūt, ka tētim ir iedots, es nezinu. Anna saka, ka viņai nav iedots. Nav iedots nevienam. Tad iedot kādam no vecākiem vai abiem vislabāk iepazīties un pieņemt motivētu lēmumu. Informētu piekrišanu. Tā ir informēta piekrišana. Vecākiem ir jābūt informētiem par ieguvumiem, par riskiem. Un nesakiet lūdzu to, kad bārienties lems. Bārienties nelems par šo. Un tad, teiksim, ja gadījumā piespiedīsiet savakcinēt, un ja gadījumā būs kāda no tām komplikācijām, nedodies, bērns aizies, tā būs jūsu personīga atbildība. Tam, kurš dūra un tam, kurš nozīmēja. Tā būs jūsu personīga atbildība. Un arī tā būs profesors Zavēckas personīga atbildība. Ja? Un viņai būs jāatbild gan likuma priekšā par šo nodarījumu, gan arī, tur augšā. Ja? Tad no atbildības, teiksim, es atkal neteikšu par rokdzelžiem, bet to es nedrīkst teikt, ja? Tas par skarbu, ja? Bet, to es arī neesmu teicis nekad. Bet, kā man jurists teica, visam ir tiesisks saks. Jebkuram mūsu lēmumam, jebkuram mūsu darbībai ir tiesisks saks. Ja mēs darām labas lietas, mums ir ļoti labas sakas. Ja mēs darām netik labas lietas, mums nav tik labas sakas. Ja? Un šīs būs ne tās labās sakas. Ja?
Pa pārējiem tiem punktiem, jā, tu minēji par kontrastvielām, smadzeņu, magnētisko rezonanci, jā? Jā. Cik daudz tu kā ārsts uzskati, ka šobrīd no tā visa, kas ir vajadzīgs un kas patiesībā ir visvairāk vajadzīgs? Nu redz, teiksim, es domāju, ka arī kolēģi ir diezgan nobaidījušies, jo šobrīd ir tā krimināla lieta pret slimnīcu, jā, un tur katrs loģiski mēģina kaut kā sevi pasargāt un pasargāt kopumā, un tagad izmeklēs visu, tikai lai mums viss ir izmeklēts, lai tikai mums nav nekādas problēmas. Lai, teiksim, neviens nevar pateikt, ka mēs kaut ko neesam izmeklējuši, ja? Bet no otras puses atkal ir, bet no otras puses, redz, tas ir jūsu pašu radīts, ja? Godējumā bērnu slimnīca. Jo es teicu, tā ir runa par uzticēšanos. Tanī brīdī, kad pacients jums uzticās, nav konflikta. Tanī brīdī, kad jūs neierobežojat pacienta tiesības un brīvības, nav konflikta. Nepiekrīt ārsteišanai, jūs nepiekrītat, kā viņi uzvedās, lūdzu, ok, jūs šķiraties. Ja? Un nepastāv nekādu konfliktu, ne pa ko nav jābaidās. Ja? Tātad šobrīd, manuprāt, būtiskākais ir tos bērnus atbrīvot no ieslodzījuma. Dabūt viņus ārā, ļaut viņiem mierīgā atmosfērā aklimatizēties, atgūties, nedēļu, 2, 3, vērot, protams, izpildīt visus tos punktus. Ja, teiksim, ko bērnu slimnīca raksta, ja, tas ir absolūti, teiksim, realizējums mājās. Kardiogrammu, troponīnus, kas tur vēl bija, ja? Holter monitoru, ja? Ir portatīvie monitori, to var noīrēt, ja, teiksim, bērns var staigāt un teiksim, kustēties un pārvietoties, nu, teiksim, protams, ierobežot un teiksim, kontrolēt. Ārsta vizītes, teiksim, māsiņas var būt mājās atbraukt, ja? Tas viss ir nodrošināms mājās. Fizioterapeits var mājās būt, ja? Tas nerada nekādas problēmas. Ja? Un tad mēs redzam, ja mums, teiksim, stāvoklis pasliktinās, izņemot bērnu no slimnīcas, viss ir kārtībā, mēs liekam atpakaļ un izmeklējam pēc pilnas programmas. Bet, ja tas stāvoklis uzlabojot, un šobrīd ir doma, ka viņš varētu uzlaboties, ja, teiksim, noņemot bērniem un vecākiem šo stresu, tad labi, tad mēs uzlabojam stāvokli, tad mēs pārbaudām, vai tam ir kādas sekas bijušas. Tad mēs taisam tos visus tos galvenos izmeklējumus ar kontrastvielām un visu un skatāmies, teiksim, nu, tad, kad tas viss ir pārdzīvots, tad, kad tas viss ir beidzies, tad, kad tā sirsniņa strādā normāli, tad, kad bērns ir jau kustīgs un darbīgs, ja, mēs pārbaudām, jā, nu, redz, nu, tur viss ir kārtībā un, nu, tā. Nu jā, ka tas nav tas, no kā viņi tieši baidās, ka bērniem paliks labāk. Un pēdējā laikā, godīgi sakot, tāds, vismaz man no malas skatoties, vērojot, tāds iespējas arī rodās, jā. Bet tagad man kā sazvērstības teorija lielākajam, vienam no lielākajiem piekritējiem, protams, pēdiņās, rodās sekojoši tā doma nelāga. Vai no gadījumā nav tā, ka bērnu slimnīca, ka faktiski meitenēm tās difterijas tur vispār nav bijis, ka tas ir bijis kaut kas pavisam cits. Tikai mans minējums. Ne tikai mans, kā izrādās starp citu, jā. Un šobrīd, to es tev kā profesionāli prasīšu, lai viņās dabūtu vismaz kaut ko no tās difterijas iekšā, viņas ir jāsavakcinē. Un tieši tāpēc tā steiga, lai pēc tam nesākās nepareiza diagnoze, nepareiza ārstēšana un vēl vismaz 2 krimināli procesi. Nu jā, redz, es atkal atgriezīšos pie uzticēšanās. Tad, kad starp pacientu un ārstu valda uzticība, šī problēma atkrīt. Tāpēc, ka ārsts, teiksim, pirmkārt skaidro vecākiem, ja? Nu, teiksim, kas nav par vakcināciju, ja? Teiksim, vecākiem tagad ir jāparaksta, ka viņi vai piekrīt vai nepiekrīt vakcinācijai, bet viņiem neviens nav izskaidrojis. Sekas, iespējamās, anotāciju neviens nav lasījis, ja? Neviens nav iedevis. Ja? Tad, ja ir uzticēšanās, daudz problēmas atkrīt. Un nerodās šie visi jautājumi, nerodās konspirācijas teorijas. Uzticēšanās nav, ja? Viss sākās, ja? Sākās domstarpības, sākās problēmas. It sevišķi tad, kad bērnu slimnīca mēģina tagad ar varu noturēt bērnus iekšā, arī man rodās jautājumi, kāpēc? Kas ir patiesais iemesls, kāpēc viņi pūlās noturēt iekšā? Un cik es zinu, ļoti daudziem cilvēkiem šis jautājums parādās. Viņi mani jautā, es nezinu.
Ja? Es nezinu, es varu tikai minēt, domāt, iztēloties, teiksim, savu teiksim, to fantāziju darbināt, ja? Bet es tiešām gribētu no slimnīcas dzirdēt to, kas ir patiesais iemesls, kāpēc ir jātur bērnu slimnīcā. Jo bērns, teiksim, tas stāvoklis atļauj viņus monitorēt mājās, ja? To es jau teicu, Jā. ja? Un, manuprāt, nav nekāda pamata viņiem būt slimnīcā. Un mājās viņiem būs krietni labāk. Un bērniem un vecākiem mājās būtu daudz mierīgāk. Par uzticēšanos es varu piebilst to, ka šobrīd tiešām nekas neveicina uzticēšanos, jo pirmkārt dokumentus bija ļoti grūti izprasīt. Tas man pienāktos automātiski, piemēram, pēc dēliņa nāves. Es saprotu, kādam laikam jāpaiet, arī juridiski tas ir noformulēts, bet viņi man pienāktos. Bet es tik daudz reizes centos to darīt. 2 reizes es gāju ar zvērnātu tiesu izpildītāju, katru reizi ar citu. Vienu reizi vienkārši dokumentus ieraudzīt, kaut vai, lai man viņus parāda. Es neprasīju uzreiz kopijas izsniegt, kaut vai, lai parāda. Man atteicās to darīt. Kā mēs zinām, pret slimnīcu ir ierosināts krimināla process, un šie dokumenti ir fundamentāli svarīgi, jo tie ietver ārstēšanu, vispār ievadītās zāles, devas. Bez tiem vispār, nezinu, kas notika tajā brīdī. Es arī biju izolēta daļēji. Es tur nebiju klāt, cik mani laida, tik es biju. Mani ļoti daudz nelaida. Un principā tas ir vienīgais, uz ko mēs varam balstīties. Kaut kādas secinājumus izdarīt par ārstēšanas procesu. Tas otra lieta, kas mani ļoti satrauc un patiesībā apbēdina, mani apbēdina ārstu attieksme pret citiem ārstiem, slimnīcas ārstu. Jo es nesaprotu tādu necieņu. Es kā parasts cilvēks to nevaru izprast. Es nevaru izprast tādu necieņu, vienkārši pat nepiekrīt parunāties, jo viņi ir paši gudrākie un vislabāk visus zina. Un man tas apbēdina. Vienkārši apbēdina kā parasta cilvēku. Medicīnas akadēmijā veida savādāk ārsti. Nekā tagad. Varbūt, jā. Teiksim tā. Kas vēl? Jā, runājot par to kriminālu procesu, kurš pagaidām ir viens, cik es zinu, jā. Ir 2, viens pret jums un viens pret BK Bērnu klīnisko slimnīcu, jā. Te ļoti daudz cilvēku par to jautā, vai ir veikta neatkarīga tiesu medicīniskā ekspertīze puisītim. Es varbūt no sākuma pateikšu, ko es par to domāju. Latvijā nav iespējama neatkarīga tiesu medicīnas ekspertīze. Man ļoti interesē dēļ savas pieredzes, un ne tikai savas pieredzes, kas veica šo tiesu medicīnas ekspertīzi, bet ja tā bija Nataļa Skidenko, ir mums tāda, tad man jautājumu vairs nav. No savas puses varu piebilst, ka tiesu medicīniskā ekspertīze ir veikta. Jā. Mēs savu dēliņu apglabājām tieši mēnesi pēc viņa nāves, bet rezultātiem klāt mēs netiekam, jo mēs neesam atzīti par cietušajiem. Jā, Viss. Kas ir vēl viens būtisks jautājums, jūs neesat atzīti par cietušajiem, man ļoti interesētu Ruka kungs, sveicieni, kurš ir atzīts par cietušo, jo krimināla procesa bez cietušā īsti tā kā es neesmu dzirdējis ne no viena jurista, ne no viena prokurora, ne no viena policista, nekad neesmu dzirdējis neko tādu, jā. Zinot no pieredzes, un šis ir ļoti būtisks jautājums, par cik man ir bijusi ne tāda lieta, bet arī smaga lieta, tur arī bāriņtiesa, kura nekad mūžā 2 mirušos puisēnus redzējusi nebija, pēkšņi tika nozīmēta par cietušo tajā lietā. Un man ir ļoti pamatotas aizdomas, ka arī jūsu gadījumā šobrīd par cietušo ir nozīmēta tieši bāriņtiesa. Redz, kas man, teiksim, ja tu piemini bāriņtiesa, tad man, teiksim, jā teikt, man tā kā iekodi, ja, šitas, jo, teiksim, es piedalījos bāriņtiesas sēdē, jā. Un faktiski man iekoda liekulība. Ja? Jo es biju piedalījos bāriņtiesas sēdē, un bāriņtiesas priekšsēdētāja Elsiņas kundze viņu diezgan izjautāja, un viņai tā kā tanī brīdī viņai šķita, ka viņai interesē. Patiešām viedoklis. Ja? Un es arī nekautrējos pateikt, ka tā bērnu atņemšana, protams, nebija, vismaz manuprāt, nebija, ja? Bērnu labākajās interesēs, kā viņi to mīl teikt, un tā bija vardarbība pret bērniem un vecākiem. Viennozīmīgi. Ja?
pēc tam es ieraugu bāriņtiesas slēdzienu, kurā ir izteikta pateicība bērnu slimnīcai par pilsonisko nostāju. Ja? Uzlikts kārtējies, teiksim, tāds treknes uzplets, bet tam šī pateicība ir rakstīta trekne rakstā. Un man liekas, ka pasvītot, man liekas, varbūt, ka nebija, bet trekne raktā viņa bija. Jā. Un tā piebilde, ko Anna teica sākumā, ka ja gadījumā vecāki atkal tur mēģinās kaut ko, tad lai viņiem obligāti ziņo, un tad viņi atkal pieņems mērus. Ja? Par šo lietu es gribu uzsvērti pateikt, ka tā pateicība bija trektiem burtiem rakstīta, bet es uzsveru, tur bija rakstīts pateicamies par darbu sabiedrības labā. Bāriņtiesai ir jāizstāv bērni, jādarbojas bērnu labākajās interesēs. Viņi tātad ar šo rakstu parāda, ka viņi šajā brīdī ne par bērniem domā. Nē, protams, man ir jautājums, kur teiksim, ir interesi sabiedrībai, jo bija 2 negatīvi testi. Ja, teiksim, es piekrītu tad, ja, teiksim, bērns ir infekcijos, ja viņš ar difterijas, teiksim, žāvi izskrien ārā un, teiksim, aplaiž pusi pasauli, un tad tur pēc tam sāk nākt iekšā, teiksim, bērnu slimnīcā, ne tikai bērnu slimnīcā, difterijas slimnieki, es visam piekrītu. Ja, tā bija nolaidība un varbūt, ka noziedzīga rīcība. Šeit bija 2 negatīvi testi, secīgi negatīvi testi. Abām meitenēm, mammai, tētiem vispār bija negatīvs, ja, tētis bija negatīvs. Tātad, kur ir sabiedrības interesi? Kurā brīdī slimnīca darbojās sabiedrības interesēs? Ja? Varbūt, ka arī bāriņtiesa šito var atbildēt. Jo man atkal šķiet, es arī izlasīju šo trekrakstu un tā tālāk, man kaut kā liekas, ka dažs labs mums bērnu slimnīcā ir bišķi slims ar tādu kā sociopātiju. Un man atkal šķiet, ka bāriņtiesa šo tekstu nemaz nav rakstījusi. Ka to ordeni gribēja sev uzlikt kāds pats un palūdza viņai to tā vēstulē iet. Nē, bet tur ir tā kā Elsiņas kundzes paraksts apakšā, tad viņa piekrīt. Nevienmēr dokumenti ir viena un tad ir viņas, ja? Bet labi, tas ir... Nē, viņa tā klasa pirms parakst, Domā? Es nezinu, ja viņa nelata, tā ir absolūts, teiksim, analfabētisms. Viņa arī viņu pieņēma, ja? Es atturēšos no komentāriem. Labi, atturies, jā. Bet katrā ziņā tā liekulība, ja, teiksim, no Elsiņas kundzes man tiešām pārsteidz. Ja, jo to, ko es redzēju bāriņtiesas sēdē, ja, un to, ko es lasīju pēc tam dokumentā, 2 pretējas lietas. Bet varbūt ir 2 Elsiņas, ko tu zini? Varbūt, jā. Varbūt viņa mās. Šobrīd, faktiski tas laikam arī viss, ko mēs varam šobrīd izstāstīt, tad galvenais mūsu lūgums, aicinājums ir bērnu slimnīcai. Mēs principā apņemamies nodrošināt visu to, kas ir vecāki, un jūs, ja es jau tur mazāk, to, kas ir nepieciešams, lai bērnu slimnīca justos droša par meiteņu veselību, un palīdzam viņu uzlabot un palaižam mierīgā, drošā vidē, ārstu uzraudzībā, lai bērni atkopjās. Tas ir arī viss. Es gribētu teikt, kā kolēģi, atopieties, ja, teiksim, jūs neesat policisti, jūs esat ārsti un jums ir jākalpo pacientam. Jākalpo. Ja, un tas nozīmē, ka pacientu priekšā ir jāpaklanās. Viņam atnākot un viņam aizejot. Pacientam atnākot un pacientam aizejot. Un jums ir ārstu galvenais bauslis, pats galvenais bauslis ir nekaitēt pacientam. Ja? Šobrīd jūs kaitējat. Labi, Anna, tev ar kas sakāms? Rītdien man stāv priekšā, man un manam vīram, tātad slimnīca man prasa pieņemt lēmumu par viņu ārstniecības plānu un prasa parakstīt šo lēmumu. Vēlējos pateikt to, ka esmu vērsusies pie neatkarīga ekspertā, un viņš negrib, lai viņa vārdu nosauc. Un tā kā man šo plānu iedeva tikai piektdienas vakarā pēc darba laika, tad es rīt atbildi nevaru dot. Un man ir liels lūgums. Lūdzu, nenostādiet mani tādā situācijā, kā vienreiz jau tas bija, kad es gaidu eksperta slēdzienu, un man to neļauj izdarīt, tāpēc, ka tā ir atteikšanās no ārstēšanās viņu prāt.
Un es ļoti ceru, ka šāda situācija neatkārtosies, jo man kā māte interesē manu bērnu veselība, manu bērnu drošība un lai viņiem būtu pēc iespējas labāk. Un pie tam jau atgādināšu, tomēr likums pastāv. Likums nekur nav pazudis. Ja? Pacientam ir tiesības atteikties no jebkuras ārstēšanas. Pacientam ir tiesības atteikties no jebkuras speciālista. Pacientam ir tiesības atteikties no jebkuras konsultācijas. Ja? Un pacients ir tas, kurš lemj, kurš ārstēs, kā ārstēs, ar ko ārstēs un kurā vietā ārstēs. Ja? Šajā gadījumā no manas puses tikai piebildu, ka sarunu mēs šodien rakstām 20. Atkal, kāpēc tu sāki runāt, kas tev rīt būs atkal jāsagaida no slimnīcas? 21. datums. Ja nemaldos, 21. datums mums te ir zīmīgs šajā lietā, vai ne? Kārtējo reizi. Tas bija 21. kad jūs aizturēja, ja? Tikai septembrī. 21. septembrī, jā. 6 no rīta bija klauvējiens pie durvīm. Ko viņi vēl dara tā ļoti? Tas ir vienkārši tā, to nevar neievērot, ja? Ko viņi vēl mēdz darīt? Kas notika bērnu dienā? Bērnu dienā man atsūtīja beidzot dokumentus par Karmelu, par manu dēliņu. Tieši bērnu dienā. Tieši bērnu dienā. Tieši bērnu dienā tika atsūtīts arī Bāriņtiesas 10 apgarais slēdziens. Tas lēmums tas. Tur man ir tik daudz. Tur man tik daudz dokumentu, ka es vairs nevaru izsekot, bet tieši puisīša dokumenti tika atsūtīti tieši bērnu dienā, jā. Un es, protams, viņus tajā dienā, es nesēdēju internetā tajā dienā, es viņus neredzēju tajā dienā. Un arī nākamā diena man puse aizgāja ceļā atpakaļ uz Rīgu. Un tas jau ir tas, kad, teiksim, tā, protams, ir tikai protams, ka tā ir tikai sakritība, ka viņiem patīk šī tāda datuma, un tas jau velk uz kaut ko, nezinu, uz kādu kultu vai kaut ko tam līdzīgu, jā, ja tas tā tiešām ir. Bet es esmu novērojis, ka arī šai lietā, ne tikai šajā, bet ļoti daudzās citās lietās, viss tas tā notiek. Ir konkrēti datumi. Labā ziņa tā, ka astrologs saka, ka līdz decembra beigām jāiztur, un tad viss rimsies. Tad mainīsies kaut kas tur augšā, un cilvēkiem būs labs prāts. Un nāk Ziemassvētki, jā, teiksim, dāvans un vispārējais. Tas ir līdz novembra beigām, domāju. Decembra sākumam, jā. Bet sliktā ziņa ir tāda, ka es neredzu, kā manas meitenes tajā vietā varētu to izturēt tik ilgi. Nē, tāpēc, ja mēs darīsim visu, lai tas mainītos. Jā. Redz, un vēl viena lieta ir varbūt sabiedrībai. Jūs jautājat bieži vien visos kanālos, ja domājat, tev arī jautā, kā mēs varam palīdzēt. Gaidiet, mēs teiksim. Tas ir viens, un šobrīd par palīdzību, jebkurā gadījumā būs arī tātad šis ziedojuma konta numurs, jā, jo nedomājiet, ka tiesas izpildītājs nemaksā naudu un lielu naudu, jā, nedomājiet, ka viss šīs darbības. Tas maksā ļoti lielu naudu, un tāpēc ir jāpalīdz ģimenei, cik nu katrs var. Tā kā, cerēsim uz to labāko un uz to, ka meitenes drīz būs mājās, vienalga, vai tas būtu dzīvoklis Pierīgā vai mājas Madonā, jā. Un varēs pilnvērtīgi atvesaļoties. Visu labu un turpināsim sekot.